Šajā video es tev parādīšu, kā nospēlēt interesantas harmonijas, izmantojot tikai vienu akordu formu. Tieši tā, tev jāmācās vienu formu, un tad tu viņu bīdīt apkārt pa dažādām ladām un veidot interesantas akordu secības un varbūt pēc atcerēt kaut kādu savu dziesmu. Šis ir izcils piemērs tam, ka nevienmēr ir jāiemācās daudz visādas komplicētas lietas, lai radītu interesantu mūziku. Un reizēm ir forši sev limitēt ar būtisku vienu elementu un paskatīties, ko no viņa var dabūt ārā. Nu, tad ķeramies pie lietas. Sākumā es pieļaušu, ka tu jau māki nospēlēt A akordu. Bet, ja nē, kā to izdarīt? Šie 3 pirksti spēlē otrās ladas uz 4. stīgs, 3. stīgs un 2. stīgs. Šim akordam mēs nespēlējam 6. stīgu. Mēs varam spēlēt arī 1. stīgu, bet tad, kad es sākšu pārvietot apkārt, tu vari vadīties pēc savas gaumas, vai tu to gribi darīt vai nē. Nu, lūk, tad otrs veids, kā šo akordu nospēlēt, nevis ar šiem 3 pirkstiem, bet vienkārši ar 1. pirkstu nospiest barē. Tieši tas pašs lāds. Un tagad sākās jautrākā daļa. Kad mēs nospēlējam šo akordu, tālāk mēs viņu pārvietojam uz 2. lādas uz 4. Šajā gadījumā šis vairs nav A akords, šis ir B akords, kuram basā ir nots A. Pabīdot uz 5. ladu, mēs iegūstam La minora septakordu. Tālāk, 7. lada. D akords, kuram ir basā A. 9. lada. E akords, kuram basā ir A. Un pēc tam tu vari apstāties uz to pašu vietu, kur tu sāki. Vai arī šo pašu akordu nospēlēt oktāvu augstāk. 12 ladas tālāk. 2 plus 12 ir 14. Šeit augšā 14. lada. Nu, lūk, tev ir dažādas opcijas. Labo roku tu vari arpeģiet. Varbūt ritmizēt. Varbūt izmantot pirksts. Ceru, ka šī ideja tev provocēs radīt interesantu mūziku, un šajā video arī viss tā.